Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis 10 papildus nodarbības interešu izglītības programmām es uzņēmējs katrā vecuma posmā. Līdz ar to rokas grāmatu nodarbību vadītājiem ir papildināta ar kopumā 40 nodarbību saturu. Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta no 2014. līdz 2021. gada perioda programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atbalstītā projekta uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģiona ietveros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai. Liels paldies par jūsu plašo atsaucību un piedalīšanos mūsu projekta aktivitātēs. Liels paldies, ka daži skolotāji ir bijuši klātesoši no pašiem programmas izstrādes pirmsākumiem, bet vēl lielāks prieks, ka ir klāt nākuši arī skolotāji, kuri nav vadījuši nodarbības, nav piedalījušies aprobācijā. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka vēl plašāks skolēnu pulks spēc attīstīt uzņēmējdarbības prasmes ar jums, ar skolotājiem. Kā jau solīju vēstulē, kurā aicinājām reģistrēties un piedalīties šīm apmācībām, jums būs tā unikālā iespēja saņemt lejuplādes linku rokas grāmatai ar jau papildinātajām nodarbībām. Līdz ar to šo linku es nosūtīšu jums tērsētavā, čata sadaļā, un droši to varat lejuplādēt. Vēlāk arī šī papildinātā rokas grāmata un programmas būs atjaunotas Latgales plānošanas reģiona mājaslapā zem projekta OP Latgale sadaļas kopā arī ar apmācības lekcijām. Ilgāk neaizkavēšu mūsu laiku, lai mums ir iedvesmojušas 40 minūtes, un dodu vārdu Martai Bušai, kas ir gan programmu, gan rokas grāmatas autore. Labdien! Prieks jūs redzēt tādā kuplā skaitā. Prieks, ka daļa arī no pirmsskolas mums šodien savu pirmās nodarbības klausītājiem ir palikuši šeit un uzklausīs arī jaunums par 1. līdz 4. klases posmu. Jā, kā jau Ruta teica, tad esam pastrādājuši, lai vēl papildinātu esošo rokas grāmatas saturu ar jauniem aspektiem, varbūt nedaudz padziļinātāku skatu uz atsevišķiem tematiem. Un šis viss jaunais saturs tātad ir iekļauts gan programmās, gan rokas grāmatā. Tā kā mums šeit ir šodien pieslēgušies arī skolotāji, kas līdz šim nav īstenojuši interešu izglītības programmu Es uzņēmējs, tad sākumā arī nedaudz pievērsīšos šai kopējai pieejai programmas īstenošanai par laiku un tam līdzīgi. Un arī vēlos tātad vēlreiz arī demonstrēt visas šīs tēmas, kuras ir savstarpēji saistītas šajā izglītības programmā, kur bērni sāk ar vēlmi un vajadzību atpazīšanu un trenējas atšķirt šīs vēlmes no vajadzībām, tālāk vairāk uzzina un trenējas veikt aprēķinus ar naudu, uzzina par naudu Latvijā un kā nauda vispār ir radusies, par to, cik patiesībā daudzos mūsu ikdienas procesos ir iesaistīta nauda un jeb kā nauda ceļo. Tālāk 3. tēma - gudrs patērētājs.
kur arī ir vieni no šo 10 nodarbību papildinājumiem. Un 4. tēma, kā pelna naudu, kuru mēs tātad apskatām gan darba devēja, kā uzņēmējs pelna naudu, gan arī kā darba ņēmējs pelna naudu. Tātad apskatāmies profesijas un profesiju pasaulē. Dodamies. Un noslēgumā kopsavilkums ir šī noslēdzošā nodarbība, kur atskatāmies uz to, kas ir sanācis, kas nav sanācis, ko varbūt vēlētos citādāk, un arī nosvinām ar saņemto atzinības rakstu par dalību interešu izglītības programmu. Tātad no šī brīža interešu izglītības programmas uzņēmējs ir 30 nodarbību programma, kuras ir ieteicams un paredzēts īstenot viena mācību gada laikā. Katrs nodarbības ilgums, kā to paredz programma, šajā vecuma posmā ir 30 minūtes. Nodarbību skaits, protams, ir norādīts pie katras temata ļoti precīzs, taču ieteikums tik ļoti neieciklēties uz šo norādīto nodarbību skaitu un pielāgot to tomēr katras grupas vajadzībām, kas var būt ļoti atšķirīgas. Un, ja mēs jūtam, ka ir ar šīm 30 nodarbībām par maz, tad ieteikums ir varbūt nevis izlaist kādas tēmas vai tematus, bet apsvērt iespēju nākamajā mācību gadā vēl vienreiz īstenot šo programmu, lai būtu visa šī pēctecība ievērota. Mūsu vīzija par šīs programmas īstenošanu, viens no tādiem balsta punktiem bija tajā, ka ir ļoti cieša miedarbība starp skolēnu un starp jums kā nodarbību vadītāju. Rokas grāmatā nodarbību izklāstos arī ir ļoti daudz norādes uz diskusijām, sarunām, jautājumiem, kā jums šķiet, vai var arī paskaidrot kādus piemērus, kur esi saskāries ar šo vai to. Šo noteikti nevajadzētu izlaist no šī nodarbības satura, pat ja mēs jūtam, ka laika ir pamaz, bet lai skolēni dalās savā pieredzē un arī jūs, skolotāji, dalāties savā personīgajā pieredzē, jo mērķis šai programmai, viens no mērķiem saturam ir, ka skolēni šīs ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmas sajūt nevis kā atsevišķu zinātnes disciplīnu, ko viņi apgūst skolā, bet ka viņi mācās par savu ikdienu, par šiem procesiem sabiedrībā, kas viņiem noris visā apkārt, un ka tas ir saistoši par to zināt jebkuram. Un par resursiem katrai nodarbībai rokas grāmatā ir norādīti rokas grāmatā iekļautie mācību līdzekļi, kas visi ir digitāli. Tas nozīmē, ka nav nepieciešamība šo rokas grāmatu drukāt, jo viņa ir tiešām ļoti, ļoti bieza, vairāk kā 500 lapas puses kopā. Un tāpat mācību procesa laikā jums būs nepieciešams lietot šo digitālo versiju, jo ir ļoti daudz dažādas saites, kuras ir jāizmanto un jāatver. Protams, arī ir pievienotas darba lapas, tās gan nepieciešams, protams, izdrukāt, bet tas principā ir vienīgais, ko ir nepieciešams drukāt no šī satura. Pārējais ir vai nu materiāla demonstrēšanai, kurus jūs demonstrējat uzreiz no rokas grāmatas skolēniem uz ekrāna, vai šīs saites tiešais resursi, kurus arī demonstrējam uz ekrāna. Un papildus nepieciešamie mācību līdzekļi, tie ir, piemēram, rakstām piedarumi, tāfeles, lapas, kādi rokdarbu materiāli atsevišķās nodarbībās, kurus ir nepieciešams izmantot. Par ieteikumiem rokas grāmatas lietošanai.
Rokas grāmatā ir iekļautas visas 4 interešu izglītības programmas un visu 4 programmu saturs. Katra, katras programmas nodaļā ir tātad gan tēmas titulapa, kurā ir norādīti ieteicamie sasniedzamie rezultāti, attīstāmās caurviju prasmes, nodarbību plāns. Un arī katrai nodarbībai ir sava titulapa, kurā jūs redzēsiet jau mans pieminētos nepieciešamos resursus nodarbības īstenošanai, kā arī nodarbības norise īsumā, un arī izmantotie tiešais resursi nodarbības satura izstrādē, ko, protams, jūs varat izmantot arī varbūt, lai vēl papildinātu šo mācību saturu. Tad tālāk ir detalizēts nodarbības norises izklāsts. Pirmīt minēju par šiem personīgajiem piemēriem. Arī šajā aprakstā ir iekļauti piemēri, ko jūs varat izmantot, attiecinot tos uz sevi, ko bērniem stāstīt pie katras no šīs tēmas un temata. Un tālāk ir materiāli demonstrēšanai. Tie ir tātad šie materiāli, ko mēs demonstrējam uz ekrāna. Tālāk ir darba lapas, drukājamas nepieciešamajā apjomā. Un nākamais materiālu veids, mācību līdzekļu veids ir materiāli kartīšu izveidei, vai nu šo jēdzienu kartīšu izveidei, kas tātad ir jūsu, kā nodarbības vadītāja lietošanai, vai kartītēm, kas ir, vai kādiem citiem izdevuma materiāliem, kas ir paredzēti jau darbam katram skolānam. Bet tad ķersimies klāt pie paša satura. Šeit jūs redzat, kur tad ir šie jauninājumi izveidoti šogad. Trešajā tēmā gudrs patērētājs esam pievienojuši saturu par to, kā veidojas cena un kā iepirkties videi draudzīgi, jo videi draudzīga iepirkšanās patiesībā ļoti sagulst kopā ar šo tēmu par resursiem un par resursu atbildīgu izmantošanu. Ja mēs runājam par naudas kā resursu atbildīgu izmantošanu, tad mēs nevaram aizmirst arī par pārējiem šiem aspektiem. Un nākamie papildinājumi ir 4. tēmā, kā pelna naudu, kur šis iepriekšējais tēmas saturs ir nedaudz pārstrukturizēts un pievienots klāt papildus nodarbības gan par karjeru, gan arī noslēdzošās nodarbības uzņēmējs. Tātad 3. tēma - jaunās nodarbības. Un pirmās no tām ir, kā veidojas cena un kas to ietekmē. Nodarbības sākumā vajadzētu noteikti pārunāt ar bērniem vēlreiz, tātad, kas vispār ir cena, vai viņi zina, kā nosaka šo cenu. Un viņi noteikti ir pamanījuši, ka cenas ir ļoti atšķirīgas. Un viens no tiem piemēriem, kas ir šeit minēts, kā par šo atšķirīgo cenu mēs varētu sākt runāt, ir tas, ka mēs spriežam, kas ir lēts un kas ir dārgs. Jo katram noteikti ieraugot kādu cenu, piemēram, skolas kafejnīcā, kādai smalkmaizītei vai dzērienam, mums ir šī doma, šis ir lēti vai šis ir pārāk dārgi. Un rokas grāmatā ir iekļauts piemērs, kā šo sarunu var virzīt. Tātad varam iztēloties, piemēram, ja mums ir 5 eiro, tad grāmata, kas maksās 10 eiro, visticamākais šķitīs dārga. Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu budžets ir 5 eiro un mēs nevaram atļauties grāmatu par 10 eiro. Tālāk virzam sarunu, ka, ja ir viena grāmata, kas maksā 5 eiro un ir grāmata, kas maksā 3 eiro, tad vai tā grāmata, kas maksā 5 eiro, mums vēl joprojām šķitīs
lēta, kaut arī tā iepriekšējā par 10 eiro bija it kā tā dārga. Un tādējādi jūs vēl varēsiet tur izlasīt visu šo piemēru, veicot šo salīdzināšanu starp cenām, iztēlojot situāciju, mēs nonāksim pie šī secinājuma, kas tad ietekmē šos mūsu priekšstats par to, vai kaut kas ir dārgs vai kaut kas ir lēts. Un, protams, tēmā par cenas veidošanos mēs nevaram neiekļaut arī konkrētu aprēķinu veikšanu, jo tādā kopējā izpratnē par cenām un arī šo dārgs vai lēts ir svarīgi, ka bērni ieraugot šo preci un cenu mēģina un sāk analizēt, cik daudz varbūt resursu uzņēmējs ir ieguldījis un lai šo produktu ražot un kā šī cena ir veidojusies un ka šī cena nav izdomāta, bet ka cena ir tā summa, par kuru pēc tam uzņēmējiem ir jāsamaksā par šīs preces ražošanas izmaksām un visu uzņēmumu darbību un tā tālāk. Un kā pirmais šajā solītī tad ir šī darba lapa cenu veidošanās 1, kur ir dota situācija, un skolēniem ir jāatbild uz jautājumiem, balstoties uz tekstu. Šī situācija, šis stāsts ir par Diānu, kas gatavojas skolas tirdziņam. Es domāju, ka lielai daļai bērnu tā būs visai pazīstama situācija, kur viņa gatavos savu produktu, cepumus, iegādāsies izēvielas, un tad tad bērniem būs jāveic šis cenas aprēķins un jāizsaka arī savi priekšlikumi, varbūt cik šim cepumam skolas tirdziņā vajadzēja maksāt. Otrais solis šīs izpratnes veidošanā tālāk ir jau tātad šo zināšanu pielietošana jaunā situācijā, proti, kur bērns pats iejutīsies kā šī uzņēmēja lomā. Pēc jūsu izvēles un iespējām jūs varat izvēlēties kādu šo radošo darbu veikt. Iespējams, ka to ir sasaistīt ar kādu citu mācību saturā nepieciešamu veicamu darbiņu, bet galvenais, lai ir tātad kaut kāds šis priekšmets visdrīzākais, kas bērniem ir jāražo, jāizveido, kuram ir nepieciešami izējuma materiāli, kuram ir nepieciešami instrumenti, šķēres, karstās līmes, lineāli, trafareti un tā tālāk, kurus viņš var iekļaut šajā cenas veidošanā. Un neaizmirstam, protams, arī par darba algu. Un pēc šī praktiskā darba vajag arī pārunāt par to un salīdzināt, jo tās cenas šim viņu sarežotajam priekšmetam noteikti klasē atšķirsies, un jo atšķirsies visdrīzākais arī izējuma materiāli izmantotie, un šī pašizmaksa atšķirsies, un tad var pārunāt, kāpēc ir šīs atšķirības, un vai galu galā viņi paši pirktu šo savu, piemēram, apsveikumu kartīti par tādu cenu, ja tas būtu, piemēram, tajā pašā skolas tirdziņā. Un pēc tam, kad ir šis cenas noteikšanas un ražošanas process noslēdzies, tad varam arī aprēķināt peļņu, cik gūtu no katra šī saražotā produkta preces, ja tā tiktu patiešām pārdota. Nākamais papildinājums ir nodarbība, kā iepirkties vidēji draudzīgi. Šajā nodarbībā ir izvēlējos tātad šādus 3 galvenos aspektus, kurus vajadzētu uzsvērt, ko nozīmē šī iepirkšanās vidēji draudzīgi. Pirmkārt, tātad tā ir vietējas izcelsmes produktu izvēle. Kāpēc to mēs pārunāsim vēlāk? Iepakojums, vidē draudzīgs iepakojums, kuru var vai nu pārstrādāt, vai kurš sadalās vidē,
Un trešais šis aspekts ir nepērkam lieku, lai neizniekot pārtiks produktus un citus resursus, kuri tiek patērēti dažādu preču ražošanai. Par iepakojumu runājot, tātad ir vairāki varianti, kā mēs zinām, kā mēs varam izvēlēties vidē draudzīgu iepakojumu. Viens no tiem, protams, ir iegādāties preci bez iepakojuma, bet ja jūsu apkārtnē nav, piemēram, šādu beziepakojumu veikalu, tad pastāstam, ka arī lielveikalos ir iespējams, un lai pēc tam bērni stāsta saviem vecākiem, kā arī lielveikalos ir iespējams iegādāties produktus savā līdzņemamā iepakojumā. Otrais, šķirojam pareizi to iepakojumu, ko mēs esam iegādājušies. Un trešais, protams, ka dodamies uz veikalu ar līdzi paņemtu iepirkuma maisiņu, kurš ir atkārtot izmantojums, lai mums nav jāpērk un jāmaksā nauda galu galā par ento plasmasas maisiņu. Nodarbībās rokas grāmatā ir iekļauts arī video par to, kā pareizi šķirot atkritumus. Ir iekļauts arī materiāls demonstrēšanai par dažādiem plasmasas veidiem. Varat aicināt bērnus izpētīt mājās uz viņu mājsaimniecībās esošiem produktiem, kādi ir šie plasmasas veidi norādīti. Un atceramies, ka šo 7. numuriņu reti kur pieņem pārstrādei. Spēle Zemes diena pamatā ir radīta pirmsskolas izglītības programmai, taču, manuprāt, ir īpaši, ja šo programmu apgūst, piemēram, 1. klasē vai 2. klasē, tad ļoti, ļoti labi tā iegultos arī šajā programmā. Šī spēle ir veidota kā misija, kurā dodās, ja pirmskolas programmā stāstīja, ka būtu ieteicams šo spēli demonstrēt uz ekrāna un visiem kopīgi spēlēt, tad sākuma skolā jau varam aicināt bērnus arī doties uz datorklasi vai uzdot šo kā mājas uzdevumu. Tā no skaņas es laikam. Tātad šī spēle sastāv no 4 misijām. Pārstrādes misija, kur var atkārtot tātad, kā pareizi šķirot atkritumus. Nākamā ir enerģijas misija, kur mācāmies izslēgt elektrību un neizmantot elektrību tur, kur mums tas nav nepieciešams. Trešā ir šī labdarības misija, kur trenējamies un saprotam, ka lietas, kas mums vairāk nav vajadzīgas, vai, piemēram, apģērba un apavi, kas ir pietiekami labi, bet vairāk nav derīgi, kādam citam būs liels prieks. Un 4. misija, ūdens misija, lai samazinātu šo ūdens patēriņu. Katra šī misija sastāv vai no jautājumiem ar atbilžu variantiem, kur ir jāizvēlās atbilstošais un jānospiež send, un tad dodamies tālāk misijā, vai arī ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, arī izvēloties kādu no atbilžu variantiem. Tā kā es domāju, ka arī šajā 1. līdz 4. klases interešu izglītības programmā šī spēle būs skolāniem noderīga. Nākamais, tātad, kā jau es teicu, par izvēles vietējo. Izvēlamies produktus, kas ir auguši un ražoti pēc iespējas mums tuvāk. Jautājums skolēniem, kā viņiem šķiet, kāpēc jūs to uzsverat kā svarīgu lietu. Protams, ka tātad ir šis transports, transportējot rodas ārkārtīgi liels gaisa piesārņojums un vēl, protams, citi aspekti.
kas šo izvēles vietējo izvēli padara par vidēji draudzīgu. Šeit noteikti vajadzētu pārunāt arī par to, kā mēs varam atpazīt, ka produkts ir mūsu vietējas izcelsmes, ka tas nenozīmē, ka tas ir nopērkams, piemēram, tirgū, vai tur ir rakstīts virsū, piemēram, made locally vai tam līdzīgi. Nē, ka tas īstais ir, ka mums ir jālasa uz produkta etiķetes, ir šis uzraksts izcelsmes valsts, un tas nozīmē, kur šis produkts ir ražots. Un trešais, šis pārtiks produktu neizniekošanas aspekts, nodarbība rokas grāmatā ir pievienots arī video, kur stāsta gan par to, cik mēs ļoti daudz patiesībā izmetam šos pārtikas atkritumus, gan arī stāsta par to, kā pēc tam bērni ar vecākiem nodot ziņu mājās, ka mēs varam plānot savus maltītes un plānot iepirkšanos un samazināt došanos reižu uz veikalu, līdz ar to nopērkot mazāk. Un nodarbības noslēgumā būtu ieteicams, ka visu šo informāciju, ko viņi būs no jums dzirdējuši, video dzirdējuši un spēlē arī uzzinājuši, ka viņi apkopotu, un viens veids, kā viņi to var darīt, ir izveidot plakātu vai kādu citu informatīvu materiālu, tie varbūt arī digitāli, kur viņi apņemas pirmām kārtām paši, apņemas pildīt šos vidē draudzīgās iepirkšanās izvēles īstenot, bet arī tādējādi pastāstot par šo savu uzzināto saviem skolas biedriem, viņi uztur šo plakātus varat izveidot izstādi skolā. 4. tēma - kā pelna naudu. Daļa no šīs tēmas satura bija iekļauta arī iepriekšējā rokas grāmatas versijā, taču līdz ar jauniem papildinājumiem ir veiktas nelielas pārstrukturizācijas. Šīs divas nodarbības par profesiju pasauli bija iepriekšējā saturā, un šobrīd tās ir kā šīs tēmas ievadnodarbības, kur tātad mēs vispār iepazīstinām skolēnus ar to, cik dažādi ir šī profesiju pasaule. Vai mēs izmantojam ēnu dienu, vai mēs izmantojam šo parprof.lv vietni, kur bērni arī var spēlēt un uzzināt par zināšanām, prasmēm un nepieciešamo katrā profesijā. Vai jūs izmantojat metodu, kur skolēni paši sagatavo stāstījumu katrs par savu sapņu vai interesējošu profesiju vai izlozētu profesiju. Tas nav varbūt tik būtiski, bet galvenais ir veidot, parādīt bērniem, cik dažādas šīs profesijas ir. Un tad savukārt nodarbību noslēgumā ir šis papildinājums darba lapa profesijas, kur veidojam sasaisti, cik noderīgas mums profesijas ir ikdienā. Piemēram, bērniem ir jāizlasa situācija, ka mēs vēlamies izlasīt kādu grāmatu, par kuru mēs dzirdējām TV pārraidē, taču nevaram atcerēties nosaukumu, pie kura profesijas pārstāvja mums vajadzētu, vai mēs varētu mēģināt griezties, un kurš mums varētu mēģināt palīdzēt. Un tādi jautājumi arī par citām profesijām. Un, protams, arī par zināšanām un prasmēm, kas, manuprāt, ir tāda neatņemama lieta, par ko ir jārunā, ja mēs runājam ar bērniem par dažādām profesijām. Tad ir šīs pilnīgi jaunās nodarbības mana karjera, kur pirmkārt jau iepazīstinām bērnus ar jēdzienu karjera un stāstam par to, ka, lai strādātu profesijā, ir svarīgas ne tikai mūsu zināšanas un prasmes, ko pirms tam mēs būsim apguvuši iepriekšējā nodarbībā, bet ir arī svarīgi, kas mums padodas un kas mums patīk.
Un ir tīpaši pieaugušo dzīvē, kad mums katru dienu ir jādodas uz savu darbu, tas paliek ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu darbs mums arī patiktu un padotos. Tad, kad mēs sasniedzam zināmu vecumu, tad mums ir jāveic šī izvēle, kāda būs mūsu karjera, kāda būs mūsu katra profesija. Un liels prieks, ka atradu tiešais resursos, manuprāt, ļoti piemērot šim vecuma posmam karjeras testu. Svarīgi bērniem pastāstīt, ka šie testi, ir īpaši šajā vecuma posmā, ir kā tāda sava veida rotaļa, teiksim tā, un ka šis iegūtais rezultāts ir īpaši vēl viņu vecumā, kad viss vēl tik ļoti šīs intereses var mainīties, un arī šīs jomas, kas padodās, ka viņi vēl nemaz nav uzzinājuši un izmēģinājuši varbūt dažādas arī zinātnes jomas, ka šis var būt ļoti mainīgs rezultāts. Taču ir interesanti tomēr papētīt sevi arī šādā virzienā, un šajā karjeras testā skolēni atzīmē, novērtē, cik viņiem ļoti patīk kaut kādas aktivitātes, piemēram, strādāt brīvā dabā, salabot savu velosipēdu, vai patīk labāk darboties vienatnē, vai grupā, vai patīk izgudrot jaunas lietas, vai patīk sacensties. Un atbildot uz šiem jautājumiem, pēc tam jūs varat demonstrēt šo karjeras testu rezultātu materiālu un pārunāt, kādas tad profesijas katram, vadoties pēc šī testa, sanāca piemērotākas. Un noteikti ļaujiet bērniem arī varbūt izteikt, kā viņiem šķiet, vai tas varētu atbilst, vai viņiem šāda profesija varētu interesēt šajā konkrētajā brīdī, un varbūt, ka viņi var vēl kādas citas profesijas pievienot. Un pavisam jauki būtu, ja šī temata noslēgumā varētu organizēt vecāku vieslekcijas klasē, kas ir no vienas puses varbūt tāds amerikāņu filmās noskatīts scenārijs, bet, manuprāt, ļoti tas varētu būt gan bērniem ļoti nozīmīgs pasākums, gan, protams, arī vecākiem, kur katrs, ne katrs, bet tas vecāks, kurš piekrīt stāst par savu profesiju, kā viņam tur klājas, ko viņš ir mācījies, ko viņš dara, ko viņš zina, ko viņš prot. Tā. Un tad esam pietuvojušies pie noslēdzošajām jaunajām un arī visas programmas nodarbībām, kuras nosaucām arī tāpat kā pašu programmu, proti es uzņēmējs. Tās ir 4 nodarbības, kuru laikā skolēni ietīsies uzņēmēju lomā un gatavosies tirdziņam skolā. Un kā mēs novērojām arī pie programmu aprobācijas, tad bija, un arī pēc tam bija īstenošanas, ka bija skolas, kuras jau bija pamanījušās iekļaut šo dalību tirdziņā arī šajā interešu izglītības programmā. Tad tagad sarūpējām arī, lai viss šis gatavošanās posms ir tāds izglītojošs, un lai skolēni arī mācās no šī procesa. Un šajā vecuma posmam, protams, ka mēs nevaram runāt ne par kādu lielu un apjomīgu biznesa plānu vai ko tam līdzīgu. Tādēļ izveidojām darba lapu Mazā biznesa Canva, kur ir vairāki laukumi, vairāki bloki, kurus pēctecīgi skolēnam aizpildot tiek plānota šī dalība skolas tirdziņā. Šis skolas tirdziņš tātad ir jau šie jūsu ierastie skolas tirdziņi, kur bērni pārsvarā gatavo katrs vai nu cepumus, saldumus, vafeles un tam līdzīgi. Tikai tagad visu šo gatavošanās procesu padarīsim tādu izglītojošāku un varbūt noņemsim nedaudz no vecāku
pleciem. Sākumā pastāstam, iepazīstinam, izdalam šīs darba lapas, lai bērni izlasa un iepazīstās un saprot, par ko viņiem būs jādomā, un pastāstam arī, ka šie jautājumi, ja tā var teikt, ir arī tie, uz kuriem atbild arī īsti uzņēmēji, kad viņi plāno kādu savu produktu vai plāno savu uzņēmumu. Un sākam tātad ar vienkāršāko lauku, kur pārdošu, jo tas mums visiem ir, tas mums ir zināms, ir tātad šis skolas tirdziņš un pārdos skolā. Tālāk, bet ko pārdot? Tas varētu būt tāds izaicinošs jautājums. Tādēļ viens no variantiem, kā skolēni var nonākt līdz šim skolas tirdziņa produktam, ir skolotājs veido domu karti uz tākos, kur ir divi šie veidi. Viens ir skolēni un otrs ir skolotāji. Kāpēc? Tāpēc, ka skolēni un skolotāji ir šīs divas grupas, kuras pārsvarā būs šie klienti skolas tirdziņā. Un tad šajā domu kartē rakstam, ģenerējam idejas, kādus preces vai kādus pakalpojumus arī varētu piedāvāt skolēniem un skolotājiem šajā tirdziņā. Kāpēc šāds sākums un kāpēc šāds sadalījums? Jo te mēs sākam veidot to izpratni, ka mēs nevis radam produktu domājot tikai un vienīgi caur savu prizmu, ko es gribu radīt, bet mēs domājam par to, ko pirks, kas ir vajadzīgs. Šeit arī cerams atklāsies tā biežā skolas tirdziņu problēma, kad ir ļoti daudz dažādi saldumi, bet nav, piemēram, dzēriena vai kafijas vai tam līdzīgi. Un tad pēc šīs domu kārtas uzdodam bērniem arī mājās vēl aprunāties ar saviem ģimenes locekļiem, kuriem, protams, būs arī jāiegūdās ar saviem resursiem un vienoties tad par to, ko viņi varēs šajā skolas tirdziņā pārdot. Un nākamajā nodarbībā to arī ierakstam sadaļā produkts, ko pārdošu. Nākamā aila, kas ir jāizpild, ir vēlmes vajadzības, ko apmierina produkts. Ja nepieciešams, atkārtojam vēlreiz, kas bija vēlmes, kas bija vajadzīgs no šīs programmas pirmās tēmas. Bet es domāju, ka tik ātri jau skolēniem nebūs aizmirsies. Un tad izsecinām, vai tā būs vēlme vai vajadzība, un kāda vēlme vai kāda vajadzība, ko apmierinās šis skolēna piedāvātais produkts. Nākamā aila ir, kas pirks. Aiciniet bērnus, skolēnus neierakstīt vienkārši skolēni vai skolotāji, jo to jau mēs zinām. Padomāsim plašāk par to, kuri tieši var būt skolēni, vai pat ne tikai varbūt dzimuma atšķirībās, bet kuriem var būt interesē kādi, piemēram, futbola tēma, ja tas ir kas produkts saistīts, vai tas ir vienradži, vai tas ir kādi multeņu tēli. Mēģinam šo sasaisti veidot ar kaut kādiem mūzikas stiliem, interesēm, hobijiem. Līdz ar to arī uzreiz mēģinam, lai bērni to produktu pašu arī pielāgo tai mērķa auditorijai. Jo mēs jau pieaugušie zinām, kas ir derīgs visiem, tas nav derīgs gandrīz nevienam. Ja? Bet mudinām viņus arī padomāt. Ja viņi grib koncentrēties uz tiem, kuriem patīk, piemēram, hip-hop mūzika, tad padomājam, kā tajā produktā un arī pēc tam vēlāk stenda noformējumā iekļaut to, lai tie, kam patīk šī hip-hop mūzika, atnāk pie tā mūsu stenda. Nākamais cena. Un cenai jābūt aprēķinātai, nevis izdomātai.
Un to es domāju, ka skolēniem būs iemācījušies jau iepriekšējās nodarbībās, jaunajās par cenas veidošanos. Un tādēļ iespējams, ka lielākajai daļai nebūs nepieciešama tik liela palīdzība ar šīs darba lapas aizpildīšanu, bet nu, tomēr noteikti nenāktu pa sliktu, ja šis nebūtu kā mājas darbs, bet šo bērnu pildītu nodarbības laikā, jo tad arī jūs viņiem varēsiet palīdzēt un neaizmirstam par darba algu. Vadoties pēc situācijas, noteikti ir jāskatās un jāpārunā ar bērniem, ka principā jau šis nav viņiem tāds peļņas biznes, un ka šādos skolas tirdziņos ļoti bieži vecāki mēdz būt tie lielie sponsori, kas sedz šos zaudējumus, un ka viņiem nosakot šo cenu, ir jādomā ne tikai, lai sektu šīs izējmateriāls un izēvielas, bet arī, lai šo produktu pirktu skolas tirdziņā par šo cenu. Un, manuprāt, tāda radošākā daļa un viena no aizraujošākajām, kā pārdos. Jautājums skolēniem, ko viņi darīs, lai pievilinātu pircēju? Vai viņi dosies uzrunāt pircēju un aicinās pie sava stenda? Vai viņi izmantos kādus degustācijas iespējas? Vai būs kādi bukletiņi vai reklāmiņa tirdziņā? Varbūt jums skolā pat, piemēram, skolas rādio pieejams, kur ir iespējams kāda reklāma ievietot. Un, protams, pats stenda noformējums jau arī ir kā reklāma. Kā es pirmīt minēju, piemēram, par šo hip-hop mūziku, ka stenda noformējums ļoti labi strādā kā klientu pievilinātājs. Un tāpēc skolēniem būs uzdevums izveidot rokas grāmatā un minēts reklāmas plakātu, jo tas ir varbūt tāds visbiežāk izmantotākais reklāmas veids skolas tirdziņos, bet tikpat labi, kā es teicu, tā var būt arī, piemēram, reklāma jūsu skolas, varbūt rādio vai tam līdzīgi. Un plāno savu stenda noformējumu aizpildot šo darba lapu. Ieteiktu neiztērēt visas nodarbības uz plānošanu, bet paturēt prātā, ka arī šī pēctirdziņa nodarbība ir tikpat svarīga kā visas iepriekšējās. Jo te nu mēs mācīsimies no paveiktā, mācīsimies varbūt no kļūdām, varbūt vienkārši salīdzināsim un kā tas, kā mēs plānojam, sakrita realitāti. Īpaši uzmanību pievēršot šiem laukumiem, kas pirks. Tātad, ja skolēni būs uzrakstījuši, ka viņiem šķita, ka viņu produktu pirks skolēni, izrādās, ka beigās skolotājs. Un nākamais lauks ir, cik nopelnīšu. Tātad, cik viņi bija plānojuši un cik viņi realitātē. Teiksim tā, viens ir nopelnīšu un tīri šī peļņas daļa, bet arī saskaitām šos ieņēmumus, tātad kopējos ieņēmumus no tirgošanās. Un pārunājam par atšķirībām, kāpēc viņas bija, un kas izdevās, kas neizdevās, un ko varētu nākamajā reizē, jau, kad varbūt veidot skolēnu mācību uzņēmumu, jau varētu darīt nedaudz citādāk. Paldies jums šodien. Ja ir kādi jautājumi, ir tas īstais laiks. Jā, liels paldies, Mārta. Mums Tārzētavā bija jautājums no Jūlijas Česteres. Gribētu precizēt, sadaļa ir domāta 1.–4. klasēm. Kā to īstenot, ja ar 1. klases skolēniem aprobēsim šo sadaļu un nākamgad, kad tie ir 2. klasē, izmantot atkārtoti šos pašus uzdevumus vai izvēlēties citus piemērus un tā tālāk. Tomēr tālāk var izlasīt katrs pats šo jautājumu. Bet es laikam vēlētos jautāt Jūlijai, varbūt Jūlija var pieslēgties un mums izstāstīt to savu ideju, jo pat labāk nav runa par šo 10 nodarbību aprobēšanu.
šīs 10 nodarbības ir pilntiesīgas pārējo 20 nodarbību dalībnieces interešu izglītības programmās uzņēmējs. Es varbūt vēl, kamēr Jūlija pieslēdzās, labi? Super. Jā, labdien. Man vienkārši bija tāds jautājums, tāpēc, ka vienas no mūsu skolas skolotājiem viņa mēģinājusi aprobēt nevis šo sadaļu, bet sadaļu 10. un 12. klasēm. Un es arī mēģināju integrēt dažus uzdevumus, un tad ne īsti nav saprotams, jo tomēr 10. klase un 12. klase viņiem savādāka domāšana, un vai vieni un tie paši uzdevumi der gan 10. gan 12. klase, un tad attiecīgi gan 1. gan 4. klase. Un tad kā to visu tā kā realizēt realitātē? Šis norādītais vecuma posms, tas ir tāds rekomendējošs posms, kurā jūs varat izvēlēties, kurā no klasēm šo konkrēto programmu īstenot. Vai tā, bet viņai ir pēc būtības paredzēta šī programma īstenošanai vienu reizi. Tas nozīmē, vienu reizi šajā posmā no 1. līdz 4. klasē mēs īstenojam interešu izglītības programmu. Es uzņēmēs 1. un 4. klasē. 30 nodarbības. Nu jau. Par to atšķirību, jā, piekrītu. Protams, mēs būtu droši vien priecīgi, ļoti nostrādājušies, bet ļoti priecīgi, ja būtu 1., 2., 3., 4. un 12 dažādas programmas, kas varbūt kādreiz nākotnē būs, bet nu, šobrīd šis projekts paredzēja šīs 4 programmas. Nu, tādā realitātē man gribētos teikt, ka kā to īstenot, tātad, ja? Ko ar to iesākt. Pirmkārt, tātad, nu, skatāmies, pirmkārt, jau kāda ir tā katra klase, jo, nu, citi pirmklasnieki būs tik spējīgi kā citi otrklasnieki. Otrs ir jautājums arī, vai tie pirmklasnieki vispār būs gatavi vēl kaut kam šādam jaunam, vai viņiem jau nepietiks ar visu to jaunu klāstu, kas viņiem vispār ir kā tāds 1. klasē. Par to satura atšķirību, arī 10. un 12. Nu, tur ir atšķirības arī spējā, vai ne, un prasmēs. Tāpēc ir tie varianti doti vairākām aktivitātēm, no kurām jūs varat, nu, kā nodarbību vadītājs izvēlēties. Un vēl jau arī tas, ko es teicu sākumā, ka, nu, ja jums šķiet, ka mēs izpildam cenu veidošanos lapu 1 darba lapu, un ja jums šķiet, ka tā cenu veidošanās 2, kur viņam ir šīs zināšanas jāpiemēro tādā jaunā situācijā, ja jums šķiet, nu, ka šis būs pa traku, nu, tad šogad izlaižam, un nākamgad, nu, piemēram, ja, tad varam vēl vienreiz iet šo programmu ar šīm sarežģītākajām uzdevumiem. Nu tā. Jā, paldies. Jā. Jā, paldies, Marta. Jūlija ir sapratusi, tas ir jauki. Varbūt vēl kādiem skolotājiem ir jautājumi. Ja nav, tad es domāju, mēs varam noslēgt šo apmācības posmu šodienā, bet arī labprāt aicinām pieslēgties skolotājus arī rītdien tālākajām apmācībām, kas ir domātas 5., 9. klasē un 10., 12. klasē. Varbūt, ka arī šis saturs varētu būt jums noderīgs jūsu mācību procesa organizēšanā. Liels paldies! Redzu, vēl jautājumu mēs nevaram atvadīties. Vai šīs 10 nodarbības varam īstenot tagad un būs apmaksātas? Nē, Laura. Mūsu projekta ietvaros bija paredzēts, ka ir īstenota, ka jūs varat īstenot, un mēs no projekta līdzekļiem plānošanas reģions var nosakt 20 nodarbību vadīšanu. Tā kā mūsu projekts tūlīt pat 24. aprīlī noslēgsies, tad tas paliek jūsu ziņā nākotnē organizēt visas 30 varbūt nodarbības, bet
jāatrod risinājumi finansējumam. Jā. Labi, paldies liels jums šodien par dalību apmācībās, un tad ar dažiem varbūt tiekamies rītdien. Un liels paldies jums par ieguldīto darbu. Lai jauka dienas nogale. Paldies, Marta, arī tev. Paldies, visu labu!